Tā, labrīt visiem! Šorīt mazliet gribēju parunāt par pašaizsardzību, kas tas tāds ir vispār, kam tas vispār ir vajadzīgs vai vispār ir vajadzīgs. Lūk, tad pašaizsardzība, vajag daudz par to runā, vajag daudz visam, kam piedēvē pašaizsardzību, bet kas tad galā tā pašaizsardzība tāda ir? Ko viņu dara, ko viņa nedara, ko var izdarīt, ko nevar izdarīt. Pašaizsardzība manā skatījumā ir kaut kas, kas mūs neļauj nokļūt kaut kādā fiziskā konfrontācijā. Mums tur neiesper, neiekož, nenožņauts un tā tālāk. Tas attiecās arī uz lietām, kas ir ārpus tāda fiziska uzbrukuma, tā saucamā prevencija, ka mēs mēģinām skatīties, kas notiek apkārt, kā draudzēties ar veselo saprātu, nedarīt riskantas darbības, kas, protams, dzīvi padara mazāk krāsainu, bet drošāku. Drošība ar dzīves krāsainību, tas ir tāds mūžīgais balans, kas mums pašiem jāsaprot un pašiem jāizvēlās. Jo dzīvot droši, visticamāk dzīvot nenormāli garlaicīgi, bet tāpat arī kaut kādās tādās riska situācijās jāsaglabā kaut kādu veselo saprātu un savas emocijas jākontrolē. Jo īpaši džekiem sanāk vienkārši iedzerot, sanāk diezgan daudz konfliktu kā tādu, jau ņemot vērā to, ka ir bals un tā tālāk. Lūk, tad pašaizsardzība sākās ar tādām preventīvām darbībām, tādos nopietnākos apstākļos, kaut arī situācija plānošana, ja mums kāds draud, mums kāds mēģina izsekot, un tādi gadījumi manā praksē ir bijuši, ka man atnāk audzēkņi un saka, ka cilvēks nosacīti seko vai ierodās kaut kādā dzīves vietā vai darba vietā, un tāds bišķi terors sākās. Un tā ir tāda pretīga situācija, kur, protams, ir jāiesaista tiesības sargājošās iestādes, tur nav variants. Tur citādi būs ļoti grūti un tas viss turpināsies. Tā kā tas, protams, ir viena no lietām. Bet par pašaizsardzības tehnikām, ja es runāju, tās ir kaut kādas konkrētas darbības, kas mūs pasargā ar kurām mēs varam aizstāvēties. Tad mēs pienākam pie tā aspekta, cik tad mēs galā varam aizstāvēties, kā mēs varam aizstāvēties. Jāsaprot to, ka šīs te pašaizsardzības tehnikas, viņas ir balstītas uz kaut kādām konkrētām, kaut kādu instruktora vai sistēmas izpratni par to, kā notiek uzbrukumi. Tas atkarīgs no cilvēka pieredzes, no tā, kāda informācija viņam ir pieejama, cik viņš daudz ir pētījis un tā tālāk. Tātad ir kaut kāda filozofija, kā notiek uzbrukumi, un tad cilvēki attiecīgi tiek apmācīti, izējot no fakta, šādi notiek uzbrukumi uz ielas. Un te mēs ejam pie tik daudz interpretācijām. Kāds uzskata, ka tur uzbruks ar pistoli draudēs uz ielas. Kāds uzskata, ka nekad dzīvē neviens nedraudēs jums ar pistoli. Un augstākais, kas var notikt, ir bārā kāds jūs pagrūdīs. Un te no tā aspekta iziet šī pašaizsardzības koncepcija. Kad viss kaut kas var būt. Kā ir pareiza atbilde? Velns viņš zina. Visticamāk uz ielas var gadīties jebkas. Bet jautājums tad, ko mēs trenējam un uz ko mēs fokusējamies. Un te ir atkal mēs pieejam pie vēl viena apstākļa, ka mēs nevaram zināt, kas īsti notiks. Arī tas bārā grūdienis, visticamāk nebūs grūdienis, ja jūs neiet uz bāriem. Ir cilvēki, kur neiet uz bāriem. Un augstākais aiziet tur, reizi pusgadā uz restorānu. Tad diez vai. Maz ticams, ka cilvēks, kurš nav sociāli aktīvs,
tajā restorānā tagad saņems kaut kādu grūdienu tā tālāk. Ļoti maz ticams. Bet, kā jau teicu, viss kaut kas var notikt, un tad jautājums, kam mēs trenējamies, kam mēs pievēršam uzmanību, lielāku vai mazāku. Un te jau tas stāsts ir par to, ka pārsvarā cilvēki tomēr nākuši pašaizsardzību, lai fiziski izkustētos, tā vienkāršot runājot. Fiziski izkustētos, iegūt kaut kādas iemaņas, varbūt, un būtu kaut kāda alternatīva trenažieru zālē vai citām nodarbībām. Līdz ar to, tā ļoti vienkāršot runājot, patiesībā nav tik svarīgi, ko cilvēks apgūst. Galvenais, ka tas liek viņam justies labi, un ja tas cilvēkam liek justies labi, un viņš iegūst pārliecību par saviem spēkiem, pārvarot kaut kādas grūtības, jo nodarbības ir fiziski grūtas, un kaut kādam grūtību līmenim ir jāpārkāp. Tas jau veido mūsu to pārliecību, kas jau ir pašaizsardzības viens no aspektiem. Pārliecināts cilvēks ir drošāks, izskatās drošāk, izskatās pārliecinātāk un nav tik vienkārši upurs. Tad neatdos neko par brīvu, ja, piemēram, uzbrucējs izdomās uzbrukt. Viņš redzēs arī pēc gaitas, pēc izskata un tā tālāk. Tās lietas, kas palīdz noteikti pašaizsardzībā. Bet runājot par pašām tehnikām, ir jāsaprot, ka tāds pašaizsardzības tehnikas, cīņa, spēks, izturība, tās ir lietas, kas patiesībā ļoti daudz ir jātrenē. Ja grib patiešām fiziskā konfrontācijā, fiziskā cīņā uzvarēt, izdzīvot, tas ir jātrenē diezgan. Tur jābūt arī psiholoģiskai gatavībai cīnīties, sist, šņaukt, būt diezgan tuvā kontaktā ar uzbrucēju. Tas var nebūt tīrs uzbrucējs, tas var nebūt partneris zālē, kur drēbis nesmir, kurš smaržo un tā tālāk. Tas var būt diezgan netīrīgs, mums nepatīkams cilvēks, ar kuru mums ir jācīnās. Kas var gan palīdzēt cīņā, gan nepārāk. Līdz ar to, tas jau ir viena atšķirība no zāles treniņiem. Tāda piebildu zālē mēs nekad nenosimulēsim realitāti. Tas arī ir vēl viens fakts. Krav Magā, tā kā mēs mācām vispār pašaizsardzībā, tīpaši sākuma līmeņos, bet, kopumā jau tādā globālā apmācībā tomēr tiek ņemts vērā, ka uzbrucējs nav trenēts cilvēks. Ļoti agresīvs, jā, ar vēlmi nodarīt miesas bojājumus, nogalināt, apvaupīt, jā, bet tāds, kas nezin tehniskos elementus paņēmiens. Līdz ar to tās tehnikas bieži vien ir atsevišķas darbības ar domu, ka, ja cilvēks nezin, tad tā mūsu pašaizsardzības tehnika pret viņu strādās. Un šis aspekts jātiek ņemts vērā apmācībā. Ja uzbrucējs zina, ko dara, tad tas īsti nestrādā, jo pret katru tehniku loģiski ir pretdarbība. Tādēļ, ja uzbrucējs izdara pretdarbību, tad mums ir jāspēj pielietot nākamo tehniku, nākamo tādā nebeidzamā ciklā. Te ir tā pašaizsardzības situācija, kas ir jārisina. Lai šādi apmācītu cilvēku, tas paiet diezgan ilgs laiks. Paiet 2-3 gadi, kad cilvēks tā plus mīnus pie pareizas apmācības plus mīnus ir spējīgs pielāgoties dažādām situācijām. Bet kas ir viens liels, moments, ir tas, ka tam cilvēkam paralēli tehnikām jātrenē savu fiziskā izturība, tad kardio un savs spēks. Cilvēks nedrīkst būt vājš, viņš grib izdzīvot. Jo spēks un kardio, tās jau ir divas tehnikas klāt. Jo jūs esat spēcīgāks un izturīgāks, jo jūs labāk varat cīnīties. Ja jums nav spēka un nav izturības, jūs nevarēsiet neko izdarīt, tā pa lielam. Nē. Jūs
Jūs cīnīsieties tik ilgi, kamēr jums pietiks spēks un izturība. Kā tas beigsies, jūs visi esat down. Jūs neko nevarat izdarīt. Tāpat arī uzbrucējs. Ja mēs runājam par sieviešu pašaizsardzību, sievieti, ja viņa netrenēta, viņa neko nevar izdarīt pieaugušam vīrietim. Viņa pat nevar izdarīt īsti neko pusaudzim. Līdz ar to, tīpaši sievietēm jātrenē, ja viņas tiešām trenējās ar domu, ka viņas grib sev aizsargāt. Nevis vienkārši tā ir atpūta un laba laika pavadīšana, pārliecības iegūšana šiem tehnikām, bet tiešām viņa, es gribu iemācīties godīgi pret sevi, aizsargāt sevi no uzbrucēja. Tad jārēķinās tie 2-3 gadi intensīvi trēniņi, divreiz, labāk 3-4 nedēļā, kur ir gan tehnikas pašaizsardzības, gan fiziskās formas uzlabošana, tad kardio, spēka vingrinājums nozīmē zāle, svari, trēniņu un tā tālāk, lai uzlabotu savu fiziku. 2-3 gadi, regulāri trēniņi, veselīgs dzīvesveids, tas arī var nebūt, bet regulāri treniņi jau ir veselīgs dzīvesveids, ja to pareizi dara. Uzlabot sevi vispār, jebkādos apstākļos. Aiziet pašaut varbūt tās mazliet, lai dabūtu to stresa momentu arī, jo, jebkura šaušana ir stress. Un pēc šādiem te intensīviem treniņiem var teikt, ka sieviete būtu gatava, bišķiņa muskuļu masa ir pielikta klāt, tad spēks ir vairāk, būtu gatava jau kaut kādā formā cīnīties pret vīrieti. Labi, ir arī divi aspekti, kur viens ir vienkārši izbēgt no šīm no satvērieniem, no sitieniem, no tādiem uzbrukumiem izbēgt. To ir vienkāršāk izdarīt, bet jau cīnīties un pārņemt kaut kādu pozīciju labāk, kaut kā izlīst ārā jau no tāda bīstamākiem tvērieniem. Ir kāds saucamās kontrols pozīcijas, kur uzbrucējs ļoti labi kontrolē mūs, tad no tādām tikt ārā, tur jau vajag spēku un treniņu un zināšanas iemaņas, atstrādātas iemaņas, kuras izmanto. Līdz ar to, tad ir šis te viss jāapgūst, jātrenējās. Kaut kā tādā veidā arī viss ir jāliek kopā. Bez tā, kad jūs atnākat, daudz cilvēku atnākšu tur uz 2 treniņiem pasitīšu un kaut ko tur, tad tāds nebūs. Pat ja pašaizsardzības nodarbībās jūs iemācāties tehniku, tur sitiens ar rokām, ar kājām, tas jums daudz neko nelīdzēs. Jums jābūt tam sitienam spēcīgam, ātram, jums pašiem jābūt spēcīgiem un ātriem, izturīgiem. Sitiens ir viens, sist pa vairogu vai pa ķēpu ir viens, cīnīties reāli, es kaut kas cits. Ir ļoti labi šie indikātori, kā es varu pateikt, kā jūs cīnāties. Tas ir pirmkārt sparings, ar sitieniem sparings, rokām, kājām. Ja jūs sākat varēt vienlīdzīgi vai daudz maz vienlīdzīgi boksēties un cīnīties pret savu džeka partneri, tad jums ir cerība, ja jūs varat šādi kaut ko uzvarēt. Un otrs indikators ir vienkārši cīņa, kur nav sitienu vai kombinējot ar sitieniem. Ja jūs daudz maz tiekat vaļā no tvērieniem un varat vēl jau vairāk uzvarēt, tas arī ir labs indikators. Bet ja šajos apstākļos jūs to nevarat izdarīt, nozīmē, ka jātrenējās vēl. Un tad šī te cīņa un šie te apstākļi pārāda, kur tad ir tie mīnusi. Izturība pietrūkst, spēks pietrūkst, tehnikas pietrūkst, drosmes, psiholoģiskā gatavība kaut kam pietrūkst. Ir ļoti labi vingrinājumi, lai to noteikti. Protams, tie vingrinājumi neattaino realitāti. Pašaizsardzībā mēs nevienu nesparingojam, tur nebūs sparings, tas noteikti būs daudz ātrāk, te nebūs tur raundi kaut kādi, ar noteikumiem. Bet tas ir tāds labs
veids, kā pateikt, kur tu jūs esat. Jā, pašaizsardzības situācijā atkāpjamies, bēgam vienalga, bet, ja mēs gribam tā daudz maz noteikt, ko mēs varam un ko mēs nevaram, tad šādi te cīņas vingrinājumi, cīņas elementi, kā spārīgs un gan ar sitieniem, gan bez sitieniem, ir ļoti, ļoti labs indikators. Tam es varu pateikt, ja šis strādā, šis nestrādā, šo es varu, šo es nevaru un kur man ir jāpieliek klāt. Kaut kā tā rīta pārdomas par pašaizsardzību un treniņiem.